Austrumu cīņas veidiem dzīves lielais sapnis ir nokļūt Ķīnā. Šovasar 2 latvieši savu sapni īstenoja. Ķīna – Šauliņas klosteris. Nesen tam apritēja 1500 gadu. Leģendas par šeit augstu attīstīto cīņas mākslu nav svešas arī Latvijā. Laika gaitā klosteri apvijušas leģendas par mūku apbrīnojamām spējām un varoņdarbiem. Šodien to dēvē par Ķīnas kaujas mākslu šūpuli. 1994. gadā pie klostera dibināta Starptautiskā Šauliņas ušu asociācija, kas apvieno pasaulē dzīvojušo šauliņas mūku un entuziastu pūliņus. Ušu ir viens no tiem kultūras sasniegumiem, ar ko pasaules lielākā nācija patiešām lepojas. Ušu skolotāji vienmēr apskāvusi īpaša aura, jo tas ir daudz kas vairāk par fiziskiem vingrinājumiem, akrobātiku vai savstarpēju cīņu. Katru otro gadu 100 km attālumā no Šauliņu klostera Henaņas provinces centrā Dzenžau par godu klosteriem tiek rīkots plašs ušu festivāls. Tie ir ušu svētki nedēļas garumā, un kā jau Ķīnā tie ir ļoti vērienīgi. Šogad 23 valstu sportistu vidū bija arī 2 latvieši – valmierieši Kaspars Kaupe un Kristaps Sīmanis. Latvieši šeit kaunā nepalika. Iegūts 3 izcilības balvas par paraugu demonstrējumiem. Runājot par sportisko līmeni, jāatzīst, ka tas nebija tik augsts kā, piemēram, pasaules čempionātā, taču piedalījās arī vairākas augstākā līmeņa komandas. Latvijā par Šauliņas ušu centru varētu saukt Valmieru, kurienes klubs ir Starptautiskās Šauliņas ušu asociācijas pārstāvs Latvijā. Pie mums ar sporta ušu Šauliņas, kā arī dažiem citiem ušu veidiem nodarbojas ap 200 cilvēku. Galvenais ušu ir iekšējās kultūras audzināšana, kas balstīta uz senām ķīniešu filozofijas un medicīnas tradīcijām. Cilvēku fizioloģija nosaka, ka tam nepieciešami fiziskie vingrinājumi, taču garīgo veselību nosaka tikumību. Ar ušu var nodarboties gandrīz katrs. Tam ir ap 300 galvenie stili, taču vispopulārākais ir tai dzi cuaņi. Ļoti vienkāršs un veselīgs, tāpēc ar to var nodarboties jebkurā vecumā. Tas šajā reizē arī viss. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies pēc nedēļas.